atvedis. Ir aizgājusi Uļa un ir aizgājis Freiberkungs. Var cienīt cilvēkus, kas viss ir darījuši ar prieku un mīlestību kā viņi, un lai viņus pavada gaisma, un lai viņi tiek uz galpunktu, vai ne? Nodzīvots garš mūžs. Uļai arī tas ir garš mūžs, jo gariem cilvēkiem ir ļoti smagi dzīvot. Arī tos sporta sasniegumus ar viņas auguma parametriem, kas ir ļoti svarīgi, gan gariem, gan īsiem cilvēkiem. Esmu papētījis šo savu mūžu laikā šo lietu, man patīk pētīt cilvēkus, ir ļoti smagi. Jo garam cilvēkam, lai tiktu smadzenēs skābeklis, ķermenim ir daudz smagāk jāstrādā, jo viss iet caur sirdi. Tāpēc labi jau ir, ka trāpās tāds vidējs izmērs. Es neesmu ne liela, ne maz, kaut kur pa vidam un jūtos tāpēc ļoti labi. Vēl jau ir jāsaprot viena lieta, kad nekad lūdzu nevajag vēlēties kaut ko tādu, kas ir otram. Tā jau arī ir skaudība. Man ir agrā jaunībā teikts, ka kāda teica, es gribu tādu degunu kā tev, tur cits gribējis tādas kājas kā man. Kā var gribēt ķermeņa daļas? Es to nesaprotu vēl šodien. Bet faktiski jau katram cilvēkam viss ir iedots. Mums ir iedots spējas un talanti. Mums ir iedots mūsu augums, kam ļoti daudz atkarējas no senčiem, ko viņi mums dāvā vai nedāvā, ko nu mēs esam nopelnījuši šai kārtējā dzīvē. Bet jābūt priecīgiem par to, kas ir. Kā mans papiņš teica, dzīvē jādzīvo ar labo galu uz augšu. Un viņš tik ļoti labi to prata, jo pat tad, kad bija jāmirst, viņš bija spējīgs dziedāt. Un tā arī ir tā karaliskā nāve, ka var aizmigt miegā. Mums jau nav pieņemts par nāvi runāt. Vai, bet no nāves jau nevar izbēgt, viņa vienmēr būs. Bet kas ir jādara, kamēr mēs esam dzīvi, tikmēr ir jādzīvo, nevis jāeksistē. Ir jākustās, ir jāsmejās. Un patīk vai nepatīk, veciem ļaudīm bija taisnība, kad no rīta viņi tā priecīgi nāk no attejas. Man šorīt bija smuka kaka. Un ja skatāmies ārstus vairāk kā 100 gadus atpakaļ, tad viņi ar to kaku pētīja, lai noteikti, kāda ir veselība un kas notiek ar cilvēku. Nu, redziet, cik vienkārši. Un tur nav ko šķaudīt. Fuj. Visiem tā kaka ir. Nu, vai tad ne? Nu, sunīši jau arī tur tā sēdās tās kakas. Un ziniet, kāpēc? Un tāpēc, ka ja viņa zarnu traktā pietrūks kādu no baktērijām, viņa cenšas to pat ar cilvēku kakām kompensēt. Nu, viņa arī pēc tam cilvēku kakās izvārtās un smird ne pa jokam. Es savā laikā, bet es mazgāju ar visiem līdzekļiem, kāda mājās bija, bet tā smaka bija tik un tā, un labi, ka tā bija vasara. Nu, tās viņi dara. Atzīmē robežu. Bet vai tad cilvēki ne? Kā brauc pa okeānu, kā saliņ, tā paceļ kāju un uzraksta mans. Vai tad ne? Es domāju, ka jūs piekritīsiet. Faktiski jau mums te nekas nepieder. Mēs uz zemes esam tikai ciemiņi. Un zarnu un kabats arī nav. Mums ir mazā Latvija. Pašiem savu valsts. Un tādas mazas valsts vēl Eiropā ir daudz. Tā pati Bulgārija. Kas tik tur tāpat nav pāri gājis un garām gājis? Arī osmaņi. Un ja atceramies vēsturi, tad gan pateicoties Rumāņiem un Vladam Drakulam osmaņi tika apturēti, gan pateicoties poļiem un lietuviešiem, kas bija kopā vienā karalistē, jo tā sērga tika apturēta.
Tie bija ļoti nežēlīgi laiki. Bet vai tagad kaut kas ir mainījies? Tomēr ne. Pasaulē ir jātīstās uz augšu. Garīgi. Un nu ir pienācis tas mirklis sākt to darīt. Tātad pagātni aprokam, melnas lentes aizmetam un sērdienas nosvītrojam. Un sākam dzīvot!